Statistika rāda to, ka cilvēks par savu reproduktīvo veselību sāk domāt tad, kad viņš nodomājas veidot ģimeni. Pirms tam viņš nedomā. Protams, jāatzīst, ka, ja jāvērtē kaut no savas personīgās pieredzes, diez vai es arī tā toreiz domāju. Bet tomēr tie skaiti liecina par to, ka situācija īpaši neuzlabojas tieši otrādi. Un te es redzu to pašu variantu, ka iesaistīt ne tikai valsti, bet arī nevalstiskās organizācijas un starp citu vispār ģimenes demogrāfijas politikas kontekstā. Es vienā no Luksemburgā piedalījos ministru padomes sēdē un vienā dalību valstīm pateica elegantu frāzi, ko īstenībā daudziem darētu ielāgot, proti, ka demogrāfijas politika nav tā, kas pakaļojas konsolidācijai, tā ir investīcija politika. Tā teikt latviešiem, ko sēs to pjausi, ja mēs skatīsimies visu laiku tajā virzienā, tātad, piemēram, muļiem, tur var samazināt brīvpusdienas vai kaut ko,